Esam pie tevīm ciemos. Jā. Kā vienmēr es jau atkārtošos, prieks tev redzēt. Apusēji. Pastāsti varbūt, kur mēs tagad esam un īsi arī par sevi. Mēs esam pie maniem laukos, tā kā bērnības mājās, kur es uzaugu praktiski no 6 gadiem. Mēs šeit dzīvojam, Dobels pievārtē, vecāku mājas, 90 kaut kāds 1., 2. atnācām no dzīvokļa vienistabas Dobelē uz laukiem plašajiem. Vecāku mājas, te mēs dzīvojām, augām līdz skolai praktiski visu laiku šeit. Gan visu pamatskolas laiku no tejienes nobraukāju uz Dobeli. Gan ar Belarusu, gan ar autobusu, gan ar kājām gāju, visādi bija. Un, vecāku mājas, tagad es esmu mazliet bišķiņ no šejienes tālāk, bet Sencīši te dzīvo, vecākais brālis te dzīvo. Tā kā tāda dzimts vietiņa, kur mēs esam. Un es pats esmu Rolands no laukiem. Dobelnieks mācījies, kur Liepājā, strādājis Rīgā un par laimi palicis laiku Latvijā. Neesmu nekur baigi ceļojis un mēģināju šeit izsist savu vietiņu. Uzņēmējs, laikam jau jāsauc sev ir pa uzņēmēju, jāsauc lietas īstajos vārdos, veiksmīgāks un neveiksmīgāks, bet uzņēmējs un neatlaidīgs cilvēks. Ja. Mēs nepavelti esam ar basām kājām, tāpēc, ka es zinu, ka daudzus gadus tu esi skrējis stirnu buku tieši ar basām kājām. Un vienmēr es atceros, kad es sekoju līdz kādām bildēm un tā, tad tu biji baskājis. Kāpēc ar basām kājām? Arī, varbūt tāds aktīvs visu laiku esmu bijis vairāk vai mazāk tādā entuziasma līmenī, ja? ne profesionālā. Bet man arī bija kaut kas ar to smagatlētiku mazliet muguru pabojāja. Bišķiņ bija varbūt tāds diskomforts mugurā, un tad es arī palasīju, kaut kur dzirdēju un satiku arī čaļus, jo es buku arī pirms tam skrēju ar botās, apavos, bet tad es redzēju, ka tur viens paskrien ar basām, otrs teica kaut ko painteresēs palasīju un atsauksmes bija, ka tas ir veselīgāk organismam, ka tas viss atspēriens pareizāks, dabīgāks mums kā dabija devusi uz vēlvi skriet, un tāpēc arī sāku mēģināt to darīt basām kājām, un kā jau es tāds maksimāls citu visā, un tad, bišķiņ aizrāvos, un gan stirnu bukas, kā tu minēji, skrēju garos lūžu distances, un stipro skrējienu ar basām es skrējis, un pusmaratonu Rīgas pa bruģi arī mauc ar basām kājām, plus 25, kad deg klāt pie asfalta, vai viss kas, jā, kaut gadus, laikam 3-4 nostaigāju basām kājām praktiski laiku. Es domāju, ka jā, kad sports un uzņēmēja darbība bija ļoti saistīti tīri tādā mentālā līmenī. Pats jau arī neļaus samelot, jo ļoti daudzi arī man apkārt uzņēmēji, kurus es pazīstu, dara kaut ko ar sportu, dara kaut ko fiziski aktīvāku, pasīvāku, varbūt tur arī meditē vai kas arī sports vai skrien 100 metrus, kaut ko ļoti ātru, bet tomēr vairāk vai mazāk cilvēki, sportot tie, kas uzņēmēji ir, jo tas ir, man liekas, ļoti saistīts tā disciplīna, pirmkārt, kas man ļoti patīk, kas ir gan uzņēmēja darbībā, gan sportā disciplīna, neatlaidība, izturība, daudz šīs īpašības, kas sasaistās kopā, un par to jautājumu, kas ir palīdzējis vienam otru stutēt vai tā kā atbalstīt, ir bijuši tādi tiešām brīži grūti, kad liekas, ka viss, ka nav vairs ko tur tādā uzņēmēja darbībā darīt, lai gan es esmu vienmēr bijis un esmu optimists līdz pēdējiem brīdim, un man vienmēr glāze būs puspilna, ne tukša. Bet ir bijuši, tādi sliktāki bišķiņi brīži, ka kaut kas tur liekas, kaut kas neiet un nolaižās rokas un kaut kāda rutīna tur iestājusies un ja vēl tev kaut kas tur neveicās un kaut kādas problēmas un tādas lietas, tad tas sportiņš tā kā uzbūs to. Jo jāsaka, pašā sākumā, kad es sāku ar uzņēmēju darbību, tad bija, ka bišķiņi pagāja malā tas sports kaut kādu gadu. Es darīju kaut ko, pastaipījos un tur basīt, varbūt nedēļā reizē aizgāju pamētāt bumbu, bet tā bišķiņ pasīvāk varbūt priekš manis tas bija. Jo bija pierasts, ka tur nedēļā 3 treniņi, tas ir norma.
Bet, nu jā, un tad es kaut kā atkal sevi tā kā atrados un tā kā, nu, pieķēru pie tās domas īstenībā, kad es bišķiņ palicis tā kā, nu, likās slinkāks. Neko, nu, vienkārši iespēru sev un sapratu, kad, nu, nekur es no tā nebija aizgājis, bet bišķiņ varbūt tā kā palaidis vaļīgāk, bet sapratu, ka reāli tas motivē, norūda, disciplinē. Un tad atkal vienkārši sāku paskriet, laikam uz to brīdi, jā, es sāku atkal aktīvāk skriet. Un tā smagatlētika bija pirms tam. Tas arī kaut kāds posmiņš bija, kas bija jāaiziet, acīm redzot, lai saprastu, ka nu, ir tavs vai nav. Bet, nu jā, tas sports laiku vijās cauri palielam. No tiem, es nezinu, gadiem tā aktīvāk laikam Liepājā, no tiem gadiem 15. Tā, bērnībā es nebiju beigas sportiskais. Nebija tā, ka man brači, kas tur mētāja basīti un sportojas tur bija tā, nu, ne tik, bet kaut kā jātanī. Tieši no tiem gadiem 15, 16, nezinu tā īsti, varbūt kas tā motivēja mani, bet sāku. Zini, kā ir jau tādā uzņēmē darbībā, man liekas, ka visu laiku pats arī, ko mēs ar tevi esam runājuši, un tu esi minējis, lai gribās tādu kustību, un tu vienkārši, nu, ja tu apstājies, tad tu palielam, tad tu apstājies, tad tev viss paiet garām, un tad tu esi tur, kur tu esi. Un kā man tēvs vienmēr ir teicis, dzīve ir kustībā, tāpēc arī atkal vijās kopā sportu pareizi, ne, ja tu kusties, tad tev viss notiek. Es jau ceru arī, ka tie lielie panākumi tieši uzņēmē darbībā, nu, vēl tikai priekšā. Nav tā, ka es baigi augstu kaut ko, nu, tādu globālu izdarīt un kaut ko pierādīt sev vai citiem, bet, nu, man jau šķiet, kad tie, kas ir sākuši no nulles izveidot savu uzņēmumu un radīt produktu, veiksmīgāku, neveiksmīgāku, bet tā viss ir tikai pieredze un tas nav viegli. Es vienmēr esmu teicis un arī tagad saku, kad, protams, citi tur skatās no lieliem uzņēmumiem, kuri ir iegājuši, nezinu, tur valdē vai CEO ir lielam uzņēmumam ar 10 miljonu apgrozījumu vadītājs. Tas nekad nebūs tas pats, kad tev būs jāvada savus uzņēmumus, kaut vai tev 20 000 apgrozījums. Tā, jebkurā gadījumā ir cita atbildība un cita pieredze. Protams, tur citas summas un citi varbūt citi darbi ir, bet, manuprāt, ja tu esi uztaisījis tiešām no nulles pats savu uzņēmumu, vēl sākotnēji ar savu kapitālu, ģimenes kapitālu, tad, nu, tas ir pavisam kaut kas cits, ka tev tā ir tava atbildība, tie ir tavi nodokļi, tie ir tavi darbinieki, kaut vai 2, bet viņiem ir jāizmaksā alga, pa viņiem jāsamaksā nodoklis, tev viņi gaida, cer uz tevi, tur nezinu, kad būs konkrētā datumā, būs tā nauda, tad tu rauj to naudu, no kurienes gribi, bet tev ir jāsamaksā. Nu, tas ir viss, jā, tāds. Man šķiet, ka tas, ka es esmu izveidojis to uzņēmumu, izveidojis produktu, kurš tirgu grūti gāja, protams, ka gāja grūti, un arī tagad nav viegli, bet ir nostabilizējies. Mums apgrozījums lēnām, bet ir kāpis gada no gada. Protams, ir bijuši kļūdas, un esam mēģinājuši tās labot un cīnījušies un neatlaidīgi strādājuši, bet nu, ir produkts ir tirgu, produktu pērk. Radam jaunus produktus, tā kā man jau liekas, jā, tas sasniegums tas, kad es tur esmu noturējies ar visām krīzēm, Covid krīzēm un citām ģeopolitiskajām krīzēm, bet esam plauktos, tirgojam un tagad, jā, nu tagad ir atkal tas brīdis, kad bijām atkrituši no eksporta atpakaļ tieši ar Covidu, tad tagad rudenī atkal lielā izstāde priekšā Francijā, kur mēģināsim atkal atjaunot to eksportu. Nu, visiem arī nav jābūt uzņēmējiem, tas tiesa, es ar par to esmu daudz domājis, jo, nu, ir tas uzņēmēja gēns, ne, un nav tā uzņēmēja gēna, un nekad visi nebūs uzņēmēji, un kādam būs arī jāstāv pie līnijas, kas ir super darbs, un kas ir vajadzīgs, un bez tā arī jau nekur, nu, mākslīgais intelekts mums, nu, burciņas neaizskrūvēs, putlītes neaizskrūvēs, nu, kaut ko viņš izdarīs, bet, nu, cilvēku resursi jebkurā gadījumā būs vienmēr vajadzīgs. Tā kā, nu, man jau liekas, ka tomēr ir jāgrib un jājūtas, nu, vai tu esi vai tu neesi, vai tev ir tā spēja vadīt un spēja organizēt, kaut kā disciplinēt sevi, jā. Bet arī nu, tā otra atziņa varbūt ir arī bišķiņ pretēji tam, ko es saku tagad, kad, nu, uzņēmējiem jau nevienmēr ir jābūt pašam vadītājam un kaut kādam tam ikdienas, nu, kaut kādam menedžerim. Jo, nu, manā praksē arī tas bija, kad sākotnēji, kā jau lielākā daļa visu darīju pats tur finansists, pats šoferis un operators iekārtām un tirgotājs, bet, protams, nu, ir lietas, ko mēs katrs darām labāk, ir lietas, ko sliktāk,
Protams, bijuši arī tādi lielākas kļūdas man tīri tāpēc, ka varbūt man tik daudz nepadodās Excels un nepatīk varbūt, pat nepadodās, bet nepatīk man tās finanses. Varbūt var izdomāt jaunu produktu un kaut kāds strādāt vairāk pie vīzijām un stratēģijām, bet tā kā, nebūt tas cilvēks, kas tur skaita un rēķina varbūt beigais, tos aprēķinus. Tāpēc, jādara jau laikam tas, kas tev vislabāk sanāk. Tas arī ir tāda atziņa, ja tu vēlies būt uzņēmējs un ja ir tev tā vīzija, tad tu jau vari apvākt ar sevi to komandu, jo komandā jau ir spēks, to mēs visi ļoti labi zinām. Nevienmēr izdodas varbūt tādam jaunam uzņēmējam apaugt uzreiz ar komandu un nodrošināt tur to atbalstu no malas, bet tu vari ar savu vīziju aiziet pie kāda, kas ir super menedžers, super projektu vadītājs, izstāstīt viņam atkal tur varbūt ir čalis, kas tur ļoti labi pārdod, vai ne, un tā kā savākt ap sevi tos cilvēkus, līdzīgi domājošus, kuri atbalstot savu ideju, un tu jau vari uzņēmējs būt arī ne kā es sākumā cilvēks orķestris, bet savākt ap sevi cilvēkus, kas to dara. Bet tā svarīgākā laikam un trešā svarīgākā tā jau ir tā disciplīna, man šķiet, kas ir visur, vienalga arī dzīvē, arī dzīvē, tev ir ģimenē, disciplīna pret sevi, pret citiem, kaut kāda atbildība, protams, lai tu izdari to, ko tu soli, vai vismaz centies izdarīt, un ja neizdodas, tad mēģini rast kaut kādus ceļus, un, protams, man arī visādi gājis, labāk, sliktāk, bet es visu laiku esmu pieturējies pie tās domas, ka es daru visu pēc labākās sirdsapziņas. Es cenšos nemānīt sevi un nevienu citu. Es saku, ir lietas, kas izdodas, ir lietas, kas varbūt nav īstajā laikā un izdodas mazliet vēlāk. Bet, lai tu dari to no tīras sirdsapziņas un nemāni ne sevi, ne citus, lai tas patīk, ko tu dari. Un ja tu esi izdomājis un nospraudis to kursu, tad mērķiecīgi peldēt līdz tam. Bez ģimenes es noteikti, bez ģimenes es neko nebūtu sācis, varbūt būtu, bet nezinu, cik ilgi būtu turpinājis, jo man ir paveicies gan ar savu ģimeni, kas man atbalstīja jau no pašiem sākumiem un iedrošināja, un gan morāli, gan finansiāli. Sākotnēji mēs pirmos 3 gadus tikai ar ģimenes iekrājumiem tikām galā un vecāki palīdzēja. Un, protams, man ir ļoti paveicies arī ar jauno ģimeni, kas ir tā kā mana ģimene, sieva un sievas ģimene, kas arī ir bijis liels atbalsts, lai vispār varētu mēs lidot savās domās un mēģināt kaut ko uzsākt. Ne visiem tā ir, protams, vai ne? Tā kā tas mums bija liels atbalsts, lai mēs darītu varbūt tās lietas, kas mums patīk, lai mums būtu tā kā bišķiņ tāda aizmugure. Varbūt nevienmēr tas ir labi, varbūt kaut kādas neveiksmes ātrāk apstājās, ja tev nav varbūt tik liela tā aizmugure, bet es jebkurā gadījumā uzskatu, ka tas ir forši, ka tev ir ģimene, ka tev vecāki tēvs, kas arvienmēr dod padomu un kas jau bērnībā iemācījis darbu un darīt lietas kārtīgi. Un tā kā tas viennozīmīgi ir arī. Tāpēc, ka man ir ģimene gan viena, gan no sievas puses, gan sava ģimene ir vienmēr bijis augstākā vērtība. Un, protams, jaunā ģimene, sieva un tagad gadu vecā meitiņa, kas vispār atvēra pavisam citas čakras, ja tā var teikt, vai ne? Un daudz lietas nostājās pavisam citādāk un pamainījās arī tāda lietu uztvere varbūt. Ar tādu ikdienu es laižu varbūt vaļīgāk, jo man daudz svarīgāk ir aizbraukt laicīgāk pie meitas mājās, samīļot un viņai dot to sākumiņu pasaulē tādu, lai viņa redz, kad viņi gaidītu un kad viņi mīlēta un pārējās lietas jau sakārtosies. Mēs to biznesu pats ies no rokas noteikti, ja tu būsi brīvs un tāds harmonijā ar sevi un ģimeni. Un tam jau laiks atliks, protams, bet es vienmēr esmu strādājis arī 16 stundas un vairāk, un naktis, un līdz 2 naktī esam vārījuši tējas un siltas vēl krāvuši fūrē un uz Vāciju sūtījuši, viss kā ir bijis. Un strādāt, saku, tiešām nav tā, ka es tur skatos pulkstenī un tagad skrienu, bet es uzskatu, ka es esmu arī izbaudījis to periodu, ka bija tā 16 stundas naktis un tā tālāk, bet tagad, kā man saka viens paziņa, ka tagad ir laiks
strādāt mazāk, bet pelnīt vairāk, vai ne? Nevis otrādi. Laikam tas balans arī rodās no tā, no tevīm. Tieši tā, ka tu... No pašas iekšas, jā, kā saka. Un tad, kad tu tam palaidies, un tu saproti to, kādas tās tavas prioritātes, tad jau daudz lietas paškārtojās īstenībā. Te top ražotnīte, atdzimst ražotnīte, jo bijām jau citās telpās. Mēs iekārtotās jau gadus 7 nostrādājām. Tagad dzīvē, kā jau dzīvē, notiek visādi un dažādi izaicinājumi ir, un tāpēc esam tagad atraduši jaunas mājas. Un patreiz iekārtojam jaunās mājas, lai dabūtu visus certifikātus un varētu atsākt ražošanu paši savās telpās. Tā kā šeit būs ražošana, turpināsim ražot savu produkciju zem nosaukumu Oga, kā jau zini, un aizliegtais auglis, un arī vitamīnus šeit ražosim. Tā kā patreiz iekārtojam visu pēc augstākiem standartiem, lai atbilstu visiem certifikātiem. Ar cilvēkiem jau ir diezgan pagrūti, kā jau visur, un sevišķi reģionos, tāpēc mēs mēģinām visu tā kā automatizēt. Skatīsimies līnijas, tagad komplektējam tā, lai būtu pēc iespējas mazāk darba spēks vajadzīgs cilvēku resurss. Bet cilvēki 3-4 būs jebkurā gadījumā vajadzīgi, kas apkalpos līnijas. Tāda neliela būs tāda starptelpa, kur uzglabāsies izejvielas, pasterizācijas procesi un tālāk jau iepakošana, iepildīšana pudelītēs, līmēšana un tādā U veidā aizies uz šo telpu, kur noslēgsies tā kā ražošanas process ar aplīmēšanu, pudelīšu un komplektēšanu kastītēs. Tur neliela vietiņa gatavai produkcijai, bet tālāk gatavo produkciju vedīsim ārā uz noluktavu lielo. Bezalkoholiskos dzērienus, tas tā būtu tāda lielā grupa, kurā mēs darbojamies. Un lielākais uzsvars mums ir uz to dabīgumu un uz veselīgumu. Tas jau sākotnēji bija tā kā mums tas galvenais mērķis, uztaisīt tur mazāk cukuru, mazāk kaloriju un vairāk vitamīniem. Pie tā mēs arī pieturamies un īstenībā neesam vēl pārkāpuši to robežu. Mēs ražojam veselības šotus, tādus porciju šotiņus, 60 ml, kurus izdzerot, iegūst kaut kādu benefitu, ja tur vitamīnu C vai D vitamīnu, enerģijai vai tur B grupas vitamīnus, varbūt kaut kādam dzīves priekam un tā. Tā kā funkcionāli šotus, nosauksim viņus tā, tad mēs sākām ražot arī gāzētus dzērienus, lai būtu alternatīvi lielajiem brandiem, lai varbūt izvēlēties kaut kādā ēstuvē arī kaut ko veselīgāku. Ne tikai sarkano buņģu, un tad mēs sākām gāzētas ābolu sulas ražot. Bērnu segmentā esam jau arī nostabilizējušies diezgan ok. Mums iet tuts suliņas, kas ir bērniem suliņas bioloģiskas ar salmiņu, tādiem līdz 5 gadi, cik tā auditorija ir. Bet tāds foršs mūsu gājiens bija un tiešām cilvēki novērtē. Ledus tēju mēs, starp citu, arī ražojām stikla pudelēs. Patreiz esam pārtraukuši, bet es domāju, ka nākošu vasaru atsāksim. Jo, es tā kā nosaucu, kā redzu, mums tagad visai ģimenei tāds sortiments, lai tu arī fāters nopirk savu šotiņu, tur bērnam suliņu, mammai ledus tēju. Un tā kā, mēs ejam tādā ģimenes, lai visai ģimenei ko izvēlēties. Un otrs, kas man sākotnēji jau pašam tāds izaicinājums bija un vēlme uztaisīt maksimāli dabīgu sporta uzturu. Un mēs tagad sākām kofīnu končus ražot, želē konfekts ar paaugstinātu kofīnu saturu, tā kā enerģijai no zaļās tējas. Mēs ražojam nitrātu dzērienu, kur arī sarkanā bieta pamatā dabīgs produkts, kur ir 420 mg ar nitrātiem, kas ir tā kā, tāda vidēji maksimālā deva neprofesionālam sportistam, kas palīdz tādu izturību noturēt, izturību sportā, vai cīņa, vai garās distances. Enerģijas dzēriens man nekur nevar pazudis, kas visu laiku kaut kur pakausī sēž, kas bija tā kā vispār gandrīz sākotnējā doma, sākot uzņēmēju darbību. Tā kā mums diezgan plašs portfels jau sāk palikt, bet vairāk vai mazāk par un ap veselīgiem dzērieniem. Es zinu, ka tavs atbalsts sniedzās arī ārpus tavu uzņēmumu. Un tu atbalsti sportu, tu atbalsti mūsu klubu. Varbūt tu vari pateikt, kāpēc tu to dari? Kas ir tas tavs, teiksim tā, motivators, jeb tavs iemesls, kāpēc tev
būtu arī citiem varbūt jādara. Jā, zin kā, Krišs pa mani jau smējās, labā nozīmē man super foršā darbiniece, kas man ļoti daudz arī palīdzējis un vilkus uzņēmumu. Viņa jau teica, vai man nebija jātaisa sociālais uzņēmums, jo viņi vienmēr ar tā skeptiskāk raudzījās uz to, kad es tiešām daudz atbalstu un daudz gribu palīdzēt. Un es varbūt tāds cilvēks esmu, kam grūti atteikt. Nevis kam grūti atteikt, bet kad man ir grūti atteikt. Un man tie e-pasti nāk, un tā kā es viņus tur pats apstrādāju, man nav tur mārketinga komandas, tad man ja kāds uzraksta, kad gribētu kādu atbalstu viņa pasākumam, tad es mēģinu vienmēr tur izlīdzēties un kaut kā arī atbalstīt to prasītāju. Nezinu, tas labi vai slikti. Protams, ja var to izdarīt, tad tas noteikti ir labi. Varbūt citreiz liekas, ka tur pa daudz kaut kādas mārketinga izmaksas tiek veidotas, bet es nezinu, es laikam pa dzīvi esmu tāds, kad man patīk dot, ja man ir. Es noteikti, ja man būtu vairāk, tad es arī dotu vairāk, atbalstītu, jo es saku vienmēr tāpat esmu atbalstījis bērnu kaut kādas aktivitātes un pats rīkojas esmu. Un arī tevi, jā, man tiešām ļoti liels prieks ir atbalstīt, cik nu varu ar produkciju, jo, man liekas, tas forši, katrā ziņā tas man nav vajadzīgs karmai, bet tiešām es to daru no sirds un man patīk dot cilvēkiem, un ja es vēl varu, un varbūt tie 20 šotiņi kādam ir 100 reiz vērtīgāki nekā man, varbūt noliktavā, ka viņi stāv, tā kā man patīk dalīties, jā. Jāsaka tas, ka ceļos es agri jau no bērnības, laiku, 6, maksimums 7 ir laiks, kad es mostos, bet 7 tiešām ir reti, tur drīzāk 5 un 6. Es gadus 12 pie sievas tēvs nostrādāju gadus 5, bet arī pirms tam pirmajā darba vietā, tad 12 gadus es tiešām cēlos 5. Tam bija tāds rīta stundē zelts ir mutē. Bet tu arī laicīgi gulēt? Jā, es eju ļoti laicīgi gulēt. Es eju, 10 tie jau ir tādi, tas ir vēli jau, 9:30 es eju gulēt. Bet man tas patīk, jo manī tā enerģija vislielākā ir tieši dienas pirmajā pusē. To es esmu arī sapratis arī skolā, un tāpat es atceros maģistra darbu, es rakstīju, es cēlos 5, iebraucu uz darbu, es paliku mājās, bet es reāli rakstīju līdz kaut kādiem 3 intensīvi rakstīju. Man arī vedās tā rakstīšana un domāšana klusumā vienam pašam, ka man neviens apkārt netraucē. Bet pēc tiem 3 tad man tur tāds, laiks sev un tāds negluži, neko nedaru, bet varbūt netik kaut kādus domājumos un atbildīgus darbus. Man tā agrā celšanās tā vienmēr ir bijusi, kā es saku, man liekas, ka tas arī ir tāds viens no tādām rutīnām, varētu teikt, kad man nepatīk. Jā, es pat neesmu godīgs, neatceros un nezinu tā īsti, kāds ir līdz 12 vārtīties. Varbūt kādreiz jaunībā pēc kādas ballītes, bet tas arī bija reti. Vēl ziemas peldēšanu jau tu zini, kad es, kā es smējos, sāku tad, kad nebija vēl Instagrams un nevarēja dalīties ar to. Šogad man sanāk būs 12. ziema jau īsti. Cik tu bieži pa nedēļu peldi vai cik tu vispār peldi? Es peldu, tagad pēdējos 2 gadus jāsaka retāk. Bija tā, ka es pat pāris nedēļās reizītes tik ielīdu, bet tas tīri arī varbūt kaut kur sava laika menedžēšana. Un tagad meitiņas gaidīšana arī varbūt bišķiņ to dienu sagriez citādāk, bet sākumā es riktīgi saslimu, ja var tā teikt, ar to visu, un tos, gadus pirmos 7 es tiešām bija tā, ka ja es nebiju nedēļā 3 reizes ielīdis, tad man bija, tā kā purināja, un likās kaut kas nav izdarīts. Un man sieva smējās, es braucu mājās ziemā, kaut kādos 7 no Rīgas, ziemā 7 ir melna nakts. Es tepat pie mājas dīķīša mašīnas gaismas ieslēdzu, paņēmu cirvi, reāli izcēru to āliņģi, atstāju gaismas, sieva saka, lai es varu redzēt, kur tur esi. Un reāli gāju, līdz iekšā tās 3 minūtes. Man bija tāds laiks, ko es 3 minūtes, ilgāk es gan nesēdēju, bet, un to es regulāri saku, 12 gadus, vēl joprojām peldu, tagad bišķiņ mazāk, bet tas man arī liekas tā attīra un dod tādu enerģiju un disciplīnu. Un varbūt kaut kur piespiedies. Arī to uzlādi. Tu tādu darbiem uzlādē.
Nu, rutīna, nu tāda diena, es saku, man tā diena sākās, pāriet brokastis, mazliet pastaipos, kaut ko, nu tīri tā, mugurkaulu izloku. Nu, un tad jau neko, tad darbos iekšā, bet kā es jau teicu, līdz tādiem 3 es esmu ļoti tāds aktīvs un daudz varu izdarīt. Pēc tam es varu aiziet uz stadionu pēc tiem 3, bet darīt kaut ko, kur nevajag kaut kādu koncentrēšanos beigās. Jā, bet tu nepastāstīji, ka tu arī nāc uz treniņiem, Nu, uz boksa treniņiem, jā? jā, tas arī, jā. Ko tev dod tie tādas, nu, teiksim, tādas cīņas sports atkal? Cīņas. Tāds, nu, varbūt tās lietas, ko tu tur dabū no tiem treniņiem. Nu, no tiem treniņiem forši es dabūnu tikšanos ar fēniem cilvēkiem. Jo tas, protams, arī bija liels motivators, ka es tur kaut pēc ilgiem gadiem tur tevi satiku un ka mēs varam forši satikties un kaut tur reizi vai pāris reizes nedēļā pavadīt laiku, bet tas jā, no tāda, varbūt no tāda emocionālā, bet tīri fiziski, nu, protams, uzturēt sevi formā, to jau, kā es to minēju, jau, nu, no gadiem 15, 16, vairāk vai mazāk, bet daru regulāri. Un, nu, boks kā boks jau man šķiet, ka tas vispār ir viens no tādiem, nevelti saka, džentelmeņu sporta veids, jo tur vajag ātrumu, tur vajag kustību, tur vajag smadzenes, ne tikai galvu, bet smadzenes. Tur vajag kaut kādu taktiku, tur vajag domāt līdzi, un man šķiet, jā, tāds diezgan arī disciplinējošs, bet tāpat laikā arī fiziski grūts, jāsaka, gan. Jo, nu, pats redzi, kā man iet, kad nu, noskriet tur maratonu, pat nav tas pats, kas boksā, jo nu, tur ir pavisam cita slodze, cita slodzes sadale, ja, bet man šķiet, jā, ka boks ir tāds foršs tāds vīra sports, kur aiziet izlādēties vai pret maisu, vai pats pret spoguli, kaut vai kādu saka, jā, uztaisīt treniņu. Tā kā, jā, tas, protams, ir tāda rutīna. Nezinu, vai boksu man īstenībā jau sen gribējās, ļoti sen. Jau Liepājā, kad jūs sākāt jau un gājāt, sākāt iet treniņos, tas jau gadi jau cik, jā, 18 apakaļ. Bet, nu jā, es kaut kā visu laiku man nesanāca varbūt, bet sportu es darīju visu laiku, esmu kaut ko paralēli. Varbūt kā savu ar vienu no rutīnas tādiem stūrakmeņiem, bet, nu forši, ka tagad esam satikušies sakal pēc ilga laika un tu vari padzenāt mani. Ir jau, zin kā, tie kritieni jau ir bijuši tur varbūt vairāk, tur kāds sāpīgāks, kāds netik, bet man jau jebkurā gadījumā liekas, ka tā ir tāda pieredze un tas, par ko mēs runājam, ka tas tāds ceļš. Nu, tu bez tā nevari. Tu nevari nokļūt gala punktā, nu, neejot to ceļu. Nu, tu nevari aizlidot vai palīdz zem tā ceļa. Bet nu, jā, no tādām lietām, kas varbūt ne mani pārsteidz, bet par ko es pārliecinājos, ir tas, ka nu, tu viens nevari visu izdarīt. Man bija es tāds maksimālists esmu un man ļoti grūti ir tā kā līdz galam uzticēties cilvēkiem, kaut vai es viņu ļoti labi pazīstu, super čoms vai super meitene, bet ļoti grūti ir nekontrolēti, tā kā viņam atdot kaut kādus pienākumus, visu laiku gribās ielīst un pārbaudīt, un tas tev reāli laiku zog, tu nevari koncentrēties uz kaut kādām varbūt svarīgākām strateģiskām lietām. Nu, lūk, un tā kā, nu jā, tas tā uzcēšanās, domāju, tas ir baigi svarīgi, jo tu, nu, viens nav karotājs, nevēlti ir, jā, tie teicieni, kad vajag to komandu, tu vari būt, jā, tas CEO un tas menedžers un tas vizionārs, bet, nu, tev vajag komandu. Tātad uzcēties, es to nedarīju kaut kādu laiku, bet ne tā kā apzināti, vienkārši man tas raksturs ir, un es visur gribēju tiešām, vai tas ir tas tā pēc plāna, un tas ir tas, kas varbūt tev novirza no tādiem svarīgākiem jautājumiem, varbūt, ka man tajā brīdī bija jāizdara kaut kas tāds, ko es neizdarīju, un tad uzņēmums cieš. Tā kā es domāju, tā uzcēšanās ir jāmācās uzcēties, tā kā, un jāļaujās uzcēties cilvēkiem. Nu, tā būtu tā kā viena, otra kļūda. Nu jā, tā otra kļūda varbūt arī īstenībā par to uzcēšanos, bet nu, es sakal, viens ir tas, ka to darbu izpildē tu uzcies vai neuzcies cilvēkiem, bet otrs ir tas, kad es ļoti uzcos, es sakal pats uzcos cilvēkiem, nu, uz tādu, nu, man tēvs ir iemācījis to virs un vārds, un man ļoti ilgi likās, un man sieviņa visu laiku saka, ka nu, tie laiki ir beigušies, nu nav vairs ar cimdiņiem tur viens otru neizaicina.
Un tie laiki beigušies, man ļoti svarīgi vienmēr ir bijis tas virs un vārds. Ja tu pasaki, ja tu paspēj to roku, tad tā arī daram. Un, to gan es esmu tagad sapratis vairākas reizes, ka to cilvēki neizprot vai negrib izprast vai neuzsver nopietni. Un, diemžēl, ka tur praktiski svarīgākie jautājumi visi ir jāliek uz papīra un tādas baigās vienošanās mūsdienās nestrādā, diemžēl. Ka tu ļoti reti ir tādi cilvēki, ka tu tiešām pasaki, ka tu pasaki izdarīšu, tad tu izdari. Nevis, ka pasaki izdarīšu un aiziet aiz stūra un izdari kaut ko pretēji. Roli, paldies tev par sarunu. Prieks tev kā vienmēr satikt un redzēt. Tā kā es tev novēlu vienmēr, lai viss izdodās, noteikti piepildās gan lielāk, gan mazāk sapņi, lai vienmēr ir harmonija. Noteikti ir svarīgi, lai viņi ir tevī harmonija, un tad viss apkārt arī būs harmonija. Paldies tev, ka uzņēmi. Un lai veicās, jā. Čau. Tiekamies treniņos. Un tev nākamais viesis es gribu pajautāt, vai tava glāze dzīvē ir līdz pusē pilna vai līdz pusē tukša? Paldies!